Labdien, un esat sveicināti atkal portāla Next videotehnikas apskatos. Šodien mēs pastāstīsim par vienu interesantu videokameru, jauno Sony Full HD kameru. Kādēļ mēs pievērsām uzmanību tieši šim modelītam? Principā to varētu teikt, ka optimāla cenas un kvalitātes attiecība. Bez tam šī videokamera filmē uz cieto disku, plus šeit priekšpusē mēs redzam vienu tādu jauku uzrakstu – hibrīdu. Un ko tas nozīmē? Ir iespējams filmēt arī uz zibatmiņu, jeb uz Sony Memory Stick atmiņas kartīti. Ja? Šī videokamera ir aprīkota ar skārienjutīgu ekrānu. Principā visu, ko mēs darām, tātad nevajag vairs meklēt podziņas, griezt, viss parādās uz ekrāna. Ja? Mēģināsim saskatīt, teiksim. Gribam atskaņot, mēs ieslēdzam atskaņošanu, skatīties fotogrāfijas, video skatīties, ja? Viegli varam pārslēgties atpakaļ filmēšanas režīmā, ja? Parāda, tātad mēs filmējam cietajā diskā. Nākamais, kas vēl ir šai video kamerai tāds interesants, ko varētu pastāstīt, tātad ir ļoti laba priekš video kamerām, ja kādreiz mēs zinājām, tātad fotoaparāts, viņš spēj tikai fotografēt, video kamera tikai filmēt, tad šobrīd tas tā vairs gluži nav. Šī video kamera uzņem diezgan labus attēlus, protams, problēmas sākas. Nav tā, ka viņš spēja aizvietot fotoaparātu. Problēmas sākas, kad mēs fotografējam, teiksim, telpās, kur ir sliktāks apgaismojums. Ja? Tur varbūt kaut kas var noiet greizi ar baltā balansu, bet vienmēr atceramies, ka šī ir un paliek videokamera. Tas ir primārais, kas viņai ir jāveic un kas jādara labi, to arī viņa dara labi. Un fotografija tā jau ir sekundāra, taču ievērosim, ir zipspuldze, tātad principā pilnīgi bez gaismas mēs palikt nevaram, un, ja teiksim, jums ir kompaktklases fotoaparāts, ja, vai teiksim ultrazooms, un dodoties ceļojumā, negribas nesāt somu pilnus, vienu somu, otru, tehnika sabāst, tad, jā, diezgan labs risinājums ir videokamera ar samērā labu fotoaparātu. Protams, nakts bildes un, teiksim, ainavas nakts bildēt, protams, to mēs nevarēsim salīdzināt ar kādu spoguļu kameru, taču nav slikti. Plus aprīkota kamera ir ar smaida noteikšanas funkciju, tātad tajā brīdī, kad kāds pasmaida, tad viņa arī sāk savu darbību. Tātad tajā brīdī noķer tieši pienācīgu smaidu. Starp citu, Japāņu kamera, bet ar eiropiešu smaidiem arī tiek galā. Nav slikti. Un vēl ir arī, teiksim, manuālās fokusēšanas gredzens. Mēs varam, ja vajag kaut ko precīzāk nofokusēt, teiksim, ja. Jāskatās arī, teiksim, kad filmējat tādās mazāk kontrastainās vietās, kad ir mazāk kontrastaina gaisma, dzeltenīga gaisma pārsvarā, tad var rasties nedaudz nelielas nobīdes ar autofokusu. Viņš tā kā uz kādu sekundi var tā kā aizpeldēt drusku prom. Tas ir, bet tas nav tikai un vienīgi ar šo video kameru. Nedomājiet, nē, jo visa šī fokusēšana notiek tieši uz kontrastiem, ja, un ja to nav, ir grūti kamerai, kā saka, noķert to punktiņu, pie kā piesaistīt savu uzmanību, to fokusu piesaistīt. Ja. Aprīkot videokamera ir ļoti labu optiku, ja, Carl Zeiss optiku, ja, kas Sony saucās Vario Sonner. Ja. Un arī, teiksim, skatoties šos te video materiālus, kas ir filmēti Full HD režīmā, ja, saprotam, ka starpība tomēr optikā ir pret lētākām kamerām. Ja. Un, teiksim, atkal lejupielādē komunikācija ar datoru ir diezgan viegla, bet jāatcerās arī ir viena lieta,
Sony filmē AVC HD formātā, kas nav, teiksim, uzreiz tā pierastais, pieņemsim, tur MPEG vai kaut kāds AVI fails, ja. Principā visērtāk ir strādāt ar Sony Vegas programmu montāžas, jo šie faili, tādi kā viņi nāk no videokameras, pieņemsim Pinakle, ja, video montāžas programmu, viņus tāpat vien neatpazīst. Tur varam izmantot kādu konverteru, lai pārkonvertētu vēlāk, vai izmantojam Sony Vegas. Starp citu, šobrīd ir vēl joprojām Sony akcija, ka pērkot šādu videokameru, komplektā tiek dāvināta oriģināla versija Sony Vegas 8. Ja. Un nedaudz, protams, vajag piešauties, bet, kad esam sapratuši, kā ar to strādāt, tas Sony Vegas vairs nešķiet nemaz tik sarežģīts. Ja. Un tad tiešām, ja mums ir komplektā šī programma, labs dators, jo jāatcerās arī tas fakts, ka šī ir Full HD kamera un tie faili nav tik mazi varbūt kā, teiksim, digitālajās kamerās, kas ir lētākas ar nav pilnas izšķirtspējas videokameras, ja. Tad šeit tomēr vajadzēs arī nedaudz datorresursu, bet ja jums ir dators, šī videokamera un Sony montāžas programma, principā problēmas nerūp.